Šodien es jums pastāstīšu par ārstniecības sēni, ko sauc par lauvas krēpēm vai eža dižadateni. Sēne atgādina lauvas krēpes vai eža adatas, no kurienes tā ir iegūjusi savu nosaukumu. Šī sēne strādā ļoti daudzpusīgi. Tai ir nootrops efekts. Kas ir nootrops? Tas ir organisks savienojums, kas ietekmē cilvēka nervu sistēmu un prāta darbību. Tātad šī sēne stimulē galvas smadzeņu nervu šūnas, formē neironu tīklus, atjauno bojātos nervu tīklus, uzlabo atmiņu un koncentrāciju. Un nevajag domāt, ka lietojot šo sēni uzreiz kaut kas sakārtosies. Nē. Tas ir vismaz mēneša, 2 mēnešu kurs un varbūt pat vairāk. Lieliska demences un Alzheimera profilakse. Sēne lieliski strādā uz kuņģa zarnu traktu un aknām. Zarnu trakts ir mūsu otrās smadzenes. Tajā atrodas 500 miljoni, tas ir 500 miljards neironu. Tātad šī sēne uzlabo gremošanas veselību un veicina labvēlīgo baktēriju augšanu. Tāpat sēne var palīdzēt regulēt cukuru līmeni asinīs. Ko vēl var pateikt par šo sēni? Lielisks imūnmodulators. Palielina leikocītu, jeb balto asinsšūnu veidošanos, kas ir būtiski, lai cīnītos ar baktērijām un vīrusiem. Sēne samazina arī holesterīna līmeni, uzlabo asinsvadu stāvokli un palīdz sirdsdarbībai. Tas īsumā par šo sēni. Nākošajā video pastāstīšu par kordyceps. Ja tev interesē ārstnieciskās sēnes, paraksties uz kanālu, lai nepalaistu garām interesantu informāciju.